Es strādāju ar stiklu uz pilnu slodzi. Es ar to nodarbojos no rīta līdz vakaram, bet par cik es esmu tāds vairāk individuālais strādātājs, strādāju gan komerciālā jomā, gan arī nekomerciālos projektos. Es arī izpildu, varētu teikt, visa veida, visa spektra darbus, kas ir nepieciešami pie kāda projekta vai izstrādājuma tapšanas. Un es strādāju savā darbnīcā. Man ir neliela darbnīca Rīgā, Mīrielas rajonā, stikla krāsniņa. Esmu specializējusies, varētu teikt, stiklā kausēšanā, fusing tehnika. Stāsts par autortehniku ir tāds, tad jau ļoti, ļoti sen, kad es vēl mācījos Mākslas akadēmijā. Tajos laikos nebija pārāk daudz iespējas veidot trīsdimensionālus darbus. Un tas klasiskais varbūt bija stikla pūšana, kur nebija pārāk tā pieejama. Es domāju, ka arī mūsdienās studentiem viņi ir tā fragmentāri pieejami, ka tas nav, ka tu visu laiku var iet pūst un tur darboties. Jā, bet par cik es pabeidzu Liepājas Lietšķos un ādas apstrādi, un vispār man pašai patīk konstruēt. Tā teikt, uzlocīt kastīti dāvanai nav nekāda problēma. Un man arī velk uz trīsdimensionālām formām un vairāk arī uz to konstruēšanu. Lūk, man tas arī ļoti pietrūka. Kad apguvu stikla akadēmijā, tad kaut kādā brīdī tas šķīlās klāt. Vienkārši tā doma bija, tā ideja bija, ka, ja tu nevari uztaisīt uzreiz formu, tad tu to formu sadali daļās, uztaisi katru daļu atsevišķi un tad savieno kopā. Un tad bija, tas konstruēšanas, tas viss bija apmēram man skaidrs. Es tikai kādu laiku nevarēju izdomāt, kādā veidā viņus savienot kopā, tos atsevišķos gabaliņus. Tad tapa nelieli eksperimenti, vēl mufaļu krāsnīs vecajās, iekausējot stiepli, kapara stiepli, kura ir pietiekoši lokana, draudzīga stiklam. Tad pat tādi pirmie eksperimenti, tādas kaut kādas mazas rindiņas, kuras es sapratu, ka jā, tas strādā. Un tad ap to laiku akadēmijā arī tika nopirktas stikla kausēšanas krāsnis. Tas varēja būt kāds, 96. gads droši vien. Pirmo darbu, ko es izdomāju, kad ir jāuztais, tad tagad tas gatavais darbs, es paņēmu cepures piegriesni. Jo, kā jau teicu, ādiniekos mācījos, ļoti patika konstruēt, taisīju cepures somas, visu kaut ko tādu. Paņēmu cepures piegriesni, mazliet viņu papildināju un no stikliem laukos pie vecākiem, no stikliem, kas bija palikuši pāri no siltumnīcas. Tētis man dāsni atvēlēja stikla atgriezumus. Dienā, kad mamma bija kaut kur izbraukusi, jo viņai ir diezgan tāds trauksmainas bailes no stikla lauskām. Tajā dienā es apsēdos un sagriezu stikliņus. Es vairs neatceros, vai es viņus tad jau salīmēju vai ne, bet es viņus visus sapakoju un aizvedu uz Rīgu un ar Vilbergu kungu vienojāmies, tā bija vasara, Vilbergu kungu vienojāmies, kad es varu tagad ielikt krāsnī. Tur tā nemaz sākumā nelaida visus studentus, tur no sākumā tikai diplomāni drīkstēja. Es pat teiktu tieši tas, ka tu aizbrauc, ieraugi citus māksliniekus, citus jaunus māksliniekus, tad muzeja kolekciju. Vienkārši tas kaut kā pavēr un arī tāda atzinība, ja? Jo mākslinieks jau ir tāds, māksliniekiem ir tāda interesanta dzīve. Viņi ir apveltīti ar tādu jutību. Un tādu redzību. Varbūt es nesaku par kaut kādu viedu redzību, bet viņi varbūt ierauga vairāk nekā citi, un tas varbūt arī nevienmēr ir palīdzoši. Jo tad mākslinieks ir tāds trauslāks un emocionāli iespaidojamāks. Un līdz ar to tie pozitīvie stimuli, kas tālāk motivē kaut ko darīt, vispār ir ļoti svarīgi. Tas, kas bija pats brīnišķīgākais, kad visi šie stikla piedzīvojumi un iespējas kaut kur piedalīties un aizbraukt, patiesībā sakot, stikls man ir visu kaut kur aizvedis. Un es pateicoties stiklam ļoti daudz cilvēks iepazinusi, un tas ir tiešām brīnišķīgi un novēlu jebkuram sevišķi jaunam māksliniekam vienkārši
kaut kur doties, darīt, rādīt un braukt apkārt visur un kaut kur piedalīties, kur tik vien ir iespējams. Tas ir tas, ko es saku par savu tehniku. Tā ir tāda introverta ideālā tehnika, ka tu vari pats ar savām rokām, īpaši tur, savā ritmā, arī veidot darbu. Strādājot ar pūsto stiklu, tas ir komandas darbs. Un tas ir arī ļoti smalki pārzināt tehniku. Tad, ja tev ir ideja, tad tev ir jāpārzina tehnika. Es vispār uzskatu, ka ir ļoti liela nozīme tam, cik daudz tu to materiālu vai tehniku zini. Pat strādājot kaut kādos vispār projektos, kur ir jāsavieno dažādi materiāli, tad tos materiālus, kurus tu daudz maz saproti, kā no koka, ko tur var, ko nevar un kādas ir nianses, kādi ir ierobežojumi, kādas ir priekšrocības. Katrs materiāls ar savu. Katram materiālam ir sava, tā teikt, programma. Un stiklā ir interesanti tas, ka stikls ir ļoti daudzveidīgs. Un tās tehnikas, kā stikla apstrādā, ir daudzveidīgs, un karstais stikls ļoti atšķirsies no tā, ko var darīt ar stikla kausēšanu, kad griež no loksnēm. Tas ir tādas jau jātīsta citas prasmes, tad mācīt strādāt komandā, saprast, ko no tā stikla var izspiest, tad pēc tam saprast, kā tas meistars domā un ko viņš redz un caur kādu prizmu viņš vispār skatās. Tad atrast to komunikāciju un kontaktu ar meistaru. It kā jau tev tā sajūta ir, un šeit, kas bija, ko es pie sevis piefiksēju, kad strādājot ar Aleksandru un Ivaru, kad es kaut kā sāku tā atmiņa nākt, tas ir tā kā valoda, kur tu it kā zini, sen neesi lietojis, un tev viņi lēnām nāk apakaļ, un tu tā kā atceries, jā, un tu saproti to, kā tur tā gravitācija, kā tas karstums strādā, kā viņš tur stingst vai kurā brīdī, un tu tāpat, es pat biju pārsteigta, ka diezgan daudz arī nāca atmiņā. Un tad tālāk skatīties, kā ir, bet tā ir tāda deja. Es domāju, tā ir tāda deja ar meistariem un ar stiklu. Par stiklu vispār ir, to es kaut kur noklausīju, bet tā ir pilnīgi taisnība, un stiklinieki to visi ļoti labi saprot, ka pat ja tu darbnīcā esi viens cilvēks un strādā tu ar stiklu, vai tā būtu pūstais stikls vai kausēšanā, atceries, tu darbnīcā īstenībā nekad neesi viens. Tev vienmēr tur būs karstumu kungs un gravitācijas kundze. Ja? Tas ir tas, ar ko jārēķinās. Karstums un gravitācija, strādājot ar stiklu. Daudzus gadus lietoju zaļu vāzi, Līvānu zaļo vāzi medūzu, un tā ir sanācis, ka viņi man ir vairākās mājās. Sākumā, gadus atpakaļ es viņu tā nenovērtēju, bet pēdējā laikā es lietoju pārsvarā to vāzi. Tāda zaļa, mazliet ar tādām lociņām augšā un vēl tas strīpainais reljefiņš. Un tas, domājot par to vāzi un kā to tālāk parādīt savā darbā, kas varbūt ir radošāks, varbūt noteikti ne kopija. Ja? Tad bija tā, kad es mazliet pameklēju, paskatījos, kādos toņos ir viņas radītas. Bet cik man ir zaļā vāze, tad man interesēja vairāk tieši tas zaļi dzeltenais un tas maigais gals, kaut kas arī mazliet no violetīgiem. Un doma bija, kad šoreiz ienest krāsas, forma, un tad tālāk jau risinot un domājot, man radās doma, kad ir jāveido tie stikla stienīši tādās krāsās, kādas ir bijis. Un tad tālāk jau tur viņus aplicējot. Ja tas bija atkal tas, ko man ļoti gribējās izmēģināt. Ja? Tur neskaitāms reizes ir skatīts video, YouTube un tā tālāk. Tā aplikācijas tehnika, kā viņš tur strādā. Ja? It kā tu saproti, kā strādā, bet pašam savā darbā izmēģināt. Tad radās tā doma, kad to strīpaino efektu un to slaido radīt ar tajiem stikla stienīšiem. Un izmantot toņus līdzīgas, kā produkcija bija. Gados zaļganīgi, dzeltenīgi
tad violetīgi. Nu, tad tā mēs arī sākām, un tad ir man liels prieks, ka radās vairākas vāzes, un, kur tiešām ir no tā klasiskā līdz tādam jau tādai radošai improvizācijai. Tas, kas mani ļoti, sajūsmina, kad man vienmēr ir tāda mazliet, teiksim tā, par karsto stiklu runājot, man vienmēr ir tāda ļoti liela pietāta un tāda bijība, bet arī tāda mazliet distance. Bet tad šī strādāšanas reizē man bija milzīgs prieks, kad man liekas, ka es pati kaut kādu atradu savādāku skatu uz visu šo karsto stiklu. Šis ir mans materiāls. Tur kaut kas tur ir, es esmu par to domājis, un arī es esmu domājis, klausoties citus māksliniekus, arī intervijas, esmu domājis, kas ir tas, kas man saista stiklā. Es nevarētu teikt, ka caurspīdīgums ir tas galvenais, kas man interesē. Galu beigās daudz darba arī ir diezgan necaurspīdīgi. Man patīk, kad var veidot formu, kad viņam ir tāds saturs, kaut kas no tā procesa un krāsa. Krāsa, arī gaismas ietekme uz krāsu, tāds puscaurspīdīgums, kaut kur tas viss kopā saliekās, un varbūt arī tas stikla raksturs tādam, tev arī ar viņu ir jāsadarbojas. Tā gan laikam ir ar visiem materiāliem, bet tas specifiskais veids, kā tev ar stikla jāsadarbojas un kā tev ar viņu ir jāveido tā komunikācija, tas man gan patīk, gan iedvesmo, gan uzmundrina. Un tad, kad atnākt katru rītu uz darbnīcu, pirmais, tu vēl neesi novilcis ne mēteli, neko, tu attaisi krāsni, pasties, kas sanācis, vai ir tā, kā iecerēts. Stikls nav viegls materiāls. Viņš nav arī tā viegli saprotams. Ir tādi materiāli, kurus tu ikdienā visur redzi, tu redzi, kā no viņiem kāds kaut ko veidot, tur nezinu, zeķi uzadīt, vai kaut ko tu it kā saproti. No zeķis arī var telpiskas formas veidot, vai ne? Stiklam ir kaut kāds tāds izaicinājums. Varbūt tāds tā kā spēks jāpieliek, tanī pašā, ir kaut kur tas apvienojams spēks un trauslums reizē. Tev jārespektē stikla trauslums un tādas dažādi ļoti daudz ierobežojumi. Jo stikls no vienas puses tā kā distancējas, viņš tā kā ir tāds nepieejams, no otras puses, kad viņi strādā, tad ir tāds, tā sajūta, varbūt tāda gandarījuma sajūta, ka tev izdodās. Strādājot, es teiktu, ka arī ir svarīgi ik pa laikam sevi izaicināt un kādus jaunus veidus vai jaunas tehnikas vai jaunas uzdevumus sev sagādāt, kad tev ir jāiziet jau no komforta zonas un jāpamēģina kaut kas savādāk, un jāpamēģina, vai tas sanāks un tam līdzīgi. Tā teikt, jācenšas ar to atvērto prātu skatīt un darīt. Laikam ir tā, ka kaut kāds azarts tajā ir, tāda aizrautība, deksme. Bet to tad ir kāds materiāls, kur nav jābūt. Es nezinu. Meditatīvs stikls droši vien, ka nav. Kaut gan ir tāpat strādājot, ir daudzi mirkļi, kur ir ļoti garlaicīgi, viņi ir rutīna, un varbūt tad vieglāk atrast tajā rutīnā meditāciju. Man liekas, man tur sapīt savus tos visus kopā, tā arī ir tāda. Vai tur salīmēt tos gabaliņus, vai tur sagriezt visus vienādus, ja varbūt stundām slīpēt. Bet tā ar stiklu ir tas, ka tu nedrīksti to modrību pazaudēt. Stikls varbūt nerada to drošības sajūtu, un tev ir tāds mazliet cīņas tāds. Bet tad, kad tu saproti, kā ar viņu sadejot, tad ir ļoti liels prieks.